Nu, labu vakaru visiem. Puiši meitenes neesmu licis nekādus video īpaši aktīvi. Vienīgi, ko gribēju pateikt, ka nedaudz tur paklausot gudrām galvām un padomājot līdzi un pāanalizējot un tik cik ir kaut kāda pieredze un smadzenes galvā un pārējais viss. Šobrīd redziet, cik ir interesanti, ja, tur Kurskā iet iekšā Ukraiņi un paši redziet, kas notiek, un izskatās it kā viss tur tā un šitā un forši un interesanti, un visiem baigā eiforija, un arī tur pasaulē, amerikāņiem un pārējiem visiem, kas tur priecājās par Ukrainu, ja, bet paklausījos puiši un meitenes pareizos atkal cilvēkus un visi jau nav muļķi, teiksim tā. Uz pasaules ir pietiekoši daudz arī saprotoši cilvēki, kas saprot. Un, lai video būtu īsāks, tad ko varu pateikt? Pieļauju domu, izanalizējot, dzirdot citu tur izteikumus un analīzes un visu pārējo blā blā. Gribās piekrist, ka Putins uzdos. Saprotiet? Putins tur, teiksim tā, paši saprotiet, ja viņi kādā brīdī tur ir, kā mēs teiktu, nolaiduši luni, un ja it kā tur nekaro īpaši stipri un neņem atpakaļ Kursku un to un šo un ko, teiksim tā, viņiem iet tā, kā viņiem iet, jā. Tad atcerieties, ka Krievijai joprojām ir atomieroči, un ir kaut kādas niknās stiprās bumbas, un ir kaut kādas tās nelielās, kā es teicu, vai ne tur vienai pilsētai uzmet un visu, un jau, un tā pilsēta nav taktiskās vai kādas tur tās, jā, taktiskie tie atomieroči. Tas ir uzbliez uz kaut kādu Kijevu, un Kijeva nobeidzās, un tur pārējai Ukrainai vēl beigas nav, jā. Tā kā ir arī mazās tādas. Un šobrīd, gudrie veči tur analizējies, klausījos un visu, un ko gribu pateikt, ka tas ir tagad tāds tā kā, kā lai pasaka, klusums pirms vētras, vai, varbūt nevar nosaukt pa klusumu. Tur kaut ko cīnās un darās un grib iet atpakaļ, atkarot īsāk sakot, mana video mērķis ir tāds, lai jūs saprastu, kad kaut kur pavisam drīz tūmā, tur arī, ja jums jāsaprot, ja Krievijā tur redzam, ka tur viņi nolaiduši lūni un tur muļķi, bet nav viņi arī pēdējie muļķi, ja. Un kaut kādā brīdī, ja viņi redzēs, un tas paši saprotiet, ka kur kas tur teica, ja žurku iedzen stūrī, tad žurka tur arī saņemās un tur laikam lec tam cilvēkam virsū vai ko, ja tur, tad līdz ar to ir jāsaprot. Krievija, Putins, visa tur tā viņu augstākā vadība, visi tie veči, kaut kādā brīdī arī, ka viņi būs piespiesti, kā tajā stūrī iespiesti, ja, tad viņi paņems un uzbliezīs, un iespējams, es pat dzirdēju, kā tur teica, visi tie, kas tagad tajā Kurskā ir ienākuši, tie Ukraiņi, ja, jūs saprotiet, kur tā fīča ir. Ja Krievi uztaisītu atomieročus tagad Ukrainas teritorijā iemestu, tad visa pasaule būtu kājās un tur būtu baigais kipišs un tā, un Krievija iemet atombumbu Ukrainā, tas būtu pilnīgi cita lieta. Bet iedomājieties visas tās atkarotās teritorijas, ko Ukraiņi ir atkarojuši ķipa, ja, tā taču ir Krievijas teritorija. Un es pieļauju domu, ka tur kādā brīdī pārāk daudz Ukraiņi sanāks iekšā, pārāk lielu to gabalu būs atņēmuši. Un kā tie spečuki visādi arī teica, Krievi savā teritorijā var mest kaut vai 10 atombumbas, un piekrītiet, juridiski tā ir Krievijas teritorija. Un ja viņi uzmetīs tur tagad pāris tādas izdomās, kur tie Ukraiņi visvairāk ir, ja,
uzmetīs un pietiks, un visi tie, kas Ukraiņi tur ir ienākuši tagad un it kā paņēmuši tur tādu apgabalu un tādu, visi būs beigti, kā mēs mušām dihlafosu, ja, tā tiem Ukraiņiem, un Krievi mierīgi atļausies to izdarīt, jo tur ir ienācis viņu ienaidnieks, kā viņi sauc, ja, un viņi pa savu teritoriju drīkst mest un nepakaunēsies, nepakautrēsies un uzmetīs tur tajā Kurskas tajā, lai visus Ukraiņus iznīcinātu, un viņiem neviens arī nevarēs pārmest, jo Krievija nebūs uzmetusi bumbu svešai valstī, bet iemetuši it kā paši savā teritorijā. Tā kā puišu meitenes gaidām šādu notikumu risinājumu jeb gaitu.